Pasaule pārveidojās, nekas nestāv uz vietas. Patreiz notiek ekonomiskais karš. Visas tās valstis, kas stāv uz vietas un netīstīsies, viņas tiks sadragātas. To apzinās Amerika, Ķīna, Krievija, lielās lielvaras, kuras pat labi valda pār ekonomiskajiem procesiem visā pasaulē. Tikai patreiz Eiropa vēl to nav sajēgusi, tiek virzīti miljoniem, pat līdz triljoniem zaļās politikas attīstīšanai, kas ved uz nekurieni. Trumps ar viceprezidentu Vensu ļoti skaidri visu izskaidroja, kāda politika ir jātīsta Eiropai, lai tā būtu ilgspējīga. Tai pirmkārt ir jānodrošina pašai savai aizsardzība, nav jāpaļaujās uz citu valstu, šajā gadījumā Amerikas atbalstu, bet viņai pašai ir jābūvē sava ekonomika. Un šo te viņa ziņojumu var ļoti labi saprast. Pirmkārt, Trumps interesējas par savas valsts izaugsmi, un tas ir kura laba līdera un vadītāja pienākums interesēties pirmkārt par savas valsts izaugsmi. Šajā jaunajā pasaules kārtībā, diemžēl, vēl mūsu tautieši nav attapušies, kuri ir valdībā, kuri nosaka šos kādus procesus. Aizvien tiek pītīts kurs zaļajai politikai, lai mēs izpatiktu šeit politikai, lai varētu saņemt šos fondus no Eiropas. Un, kā jau es minēju iepriekšējā video, ja mēs nemainīsim krasi savu kursu, savu virzienu Latvijas politikā, Latvija ies tajā pašā nolemtībā, kur ies tās valstis, kuras nesapratīs, kāda reizēja ģeopolitiskie procesi notiek visā pasaulē. Diemžēl, cik es esmu tā sapratis, ja mēs neuzlabosim savu ekonomiku, savu aizsardzību, kopumā mēs kaut ko šo 4 gadu laikā, kamēr Trumps ir pie varas, nemainīsim, ļoti liela iespēja ir mums būt par vieglu mērķi Krievijai, tātad Putina politikai. Diemžēl šeit Latvijā mums vismaz pat labam ir lielākā daļa cilvēku un arī politiķu neatbalsta šo politiku, kuru bīda Trumps, bet es domāju, pēc kāds laiks un nokristalizēsies esošie procesi pasaulē, tad lielākā daļa arī attapsies un sapratīs, kas patreiz notiek. Bet kamēr tas vēl nav noticis, šos procesus noteikti izmantos pret mums. Tātad patreiz mums vajag kādu vadītāju, kurš ir konservatīvs, kurš saprot šo politiku, kuru risina pat labam Trumps, lai mēs varam izveidot šādas diplomātiski spēcīgas attiecības ar Ameriku. Bet Latvijai tikai 2 varianti, gan Amerika, gan Krievija. Tās ir 2 lielas impērijas, kas vienmēr izplatušās, lai varētu saglabāt savu vāru. Tātad mums daudz izvēļu nav, un saprotams, ka labāk ir būt zem Amerikas ietekmes nekā Putina. Tā kā esmu pats kristietis, un es zinu, kāda attieksme Putinam ir pret evaņģeliskajām draudzēm, tad tā nav tā vara, kuru es vēlētos redzēt šeit Latvijā. Tādēļ es ceru, ka mēs kā tauta izdarīsim pareizus spriedumus un izdarīsim visu iespējamo no sevis, jo palielam tauta ir vainojama pie tā, kas pat labi darās valdībā. Mēs ievēlam tādus cilvēkus, kuri atbalsta šo Trumpa politiku, lai mēs varam nodrošināt tātad kristīgās vērtības, konservatīvās vērtības un arī stabilitāti Eiropā, mieru, uz ko visi arī pat labam cer. Un kā es redzu, ka lielākā daļa mēdīju, kas ir liberālo vērtību pārstāvošie mēdīji, viņi ļoti nomelno šo Trumpa politiku.